Voldemar. Neldi. Bet tu taču neizies ar to tilties un neielies. Nebija žēl. Ko tu tagad gribi izdarīt? Trauks tev iespaidīgs. Ne tikai trauks. Ejam. Ejam. Voldemar. Neldi. Naujas postīnies, strauju airu vilcēji, strauju airu vilcēji, strauju airu vilcēji, jo visi prasa, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači. Vēl joprojām nav apvalkojot aplausi. Savu veidu romantika arī. Tādā kompānijā un ap plostu. Ne jau katreiz var, jā. Izklaids brauciens pārstarā. Vienreiz gadā to vajag izbaudīt. Nu jā, ar laivām jau nav tas, ar laivām tu esi savā kompānijā. Bet te jau ir liels pūlis, te jau ir uzreiz. Tusiņš liels pūlis. Ekšens, jā, nu te ir uzreiz, jā. Tā, mēs atrodamies uz Gaujas lielākās kraukles, kas ir 320 km garumā no Lācīšas Dzirnavam, kur sāka pirmo koku gāds sarkankrasta kraukle un līdz Baltazara 320 km. Kaut kas vai 260. Jo lētākais transports bija kā saka, ūdens transports. Jā, nu tā. Un vēlāk jau ar zirgiem, kad neveda, tādomāju, smagās mašīnas visus stumbrus veda. Un tā gan cauru laiku, ziemu vasaru veda tos kokus. Un tā es dzīve ir aizgājusi man ar, kā saka, 20 gados es to pludinājuši un, kā saka, daudz es to redzējuši un pa brigadīri jau nozīmēju. Nu, Gauja man nozīmē, ja Sibirija piesmilīgi cilvēki vienu gadu mani atstāja pašos ziemeļos. Un, kā saka, mani iemācīja parastīgu plotnieku tur. Un tad es varēju uz Gaujas rīkoties. Pretnieka man nebija uz Gaujas. Nu, tāda mašīna nebija, kas aizvesta līdz Rīgai visus tos paļķus. Un tas Baltazarā gāja, un tas Baltazarā zinu, tā kā brūnē 3 kilometri bija tā ragete, kas ietiek no Gaujas. Te dežūrēja dienu un nakti, ka koki nāca iekšā. Un ja kaut kas bija, tad uzreiz citus cilvēkus palīgā. Un tas ragats jau šitte, te pāļi bija atsiet, te bija baterijas bedres, kur pāļi gals atsēja, lai, ja nāk liela straume, lai neizlauž ārā un neaiziet uz jūru. Nu, tie bija citi laiki,
cita darīšana. Tagad ir tik daudz tehnika visāda vairs. Jau visi meži ir nocirsts ar tehniku. Nav vairāk. Kuras agrāk es braukais pa visiem mežiem un tagad tikai krūmi. Būs jau eitāk, ko 220 koki. Cik tas šeit ir gaļa? Ja var, nesat uz šeien šurp, jo tuvāk būs maliņai, jo labāk. Varbūt kāds esat nolaist. Ir lietas, kuras tev nevajadzēja zināt, nu? Jā. Es vienkārši sūdīgi jūtos. Bet nav nekāda vaina. Ko mēs vakariem neielādējām? Nē, te nebūs. Te būs tikai baļķis, varētu izvilkt. Arī pateikšu. Tad ir labāk. Erika, tev soli Es vispār tās iesaistīšu tās vietēji. Galvenais šodien vajadzētu nomaukt tā, tā, kad ar cieņu. Bet vajadzētu tā, ka dabūt visu. Jā, bet mums vajadzētu arī tā, kad nav pusveči nepazūd par pusdienas laiku. Tas ir svarīgi. Izskatās, ka labi ripus. Viņš līgs, ne? Liks iekšā? Liec iekšā, jā. Jā. Sanāca? Šogad mēs veicam piebalgā vienkārši. Jūs gribat teikt, ka jūs tur ir tā kā viss atvēram gatavs? Jā. Šos bija gori. Viņi precīzi. Līdzināsim no mana gala. Nači. Nu ko, lai tā būtu drūts, kungi? Tiekamies rītdien. Tagad jāatcerās, kā tas bija uz kur pusi. Vienalga tikai uz pretējo pusi. Nē, zini, ka nav vienalga, tāpēc, ka tev ir viena ērtā puses, kur griezt. Tev jau nav pusdienas laiks, un mēs jau pirmo taisām, viss normāli. Esam ārpus grafika. Tas ir. Kas te notiek? Mēs tā kā postīs pin vai ko? Prostīgi man trūkst tā kā materiāli. Trūks jau materiāli? Beidzās. Tā šī pusē būs labs, bet šitas gals ir pa garu. Mēģināsim nogriezt. Nogriezt un vēl nogriezt. Nu, un kas tādā postiņā jādara? Jānes uz gauju, un gauja mums ir gauja, nu pagaid. Tā ir gauja mums, tas vienkoč laiva aiziet. Iesīt paskatīties, vai tiešām peld? Jā, ļoti labi peld. Ļoti labi peld? Jā. Tas ir jau. Nu jā. Vai dieviņa gaujā mums ir ūdens izšups? Vajadzēja būt vairāk. Jā? Nu, bet peldēt peld, jā.
Kultūras un vēstures viedokļi ir tā, ka jebkurā, es domāju, ja cilvēks interesējas, kā ir senāk auduši, labi, kā ir senāk kuluši rijās, pēc tam kā ir kuļmašīna, kā ir kurzemes mašīna talks, vai arī visā Latvijā tas damps, ka nāk un kuļmašīna griežās un viss tur met tos un meitas spiedz un beigās balle. Tas viss ir aizgājis, bet ja to kaut kā piefiksē un ir pat filmas un viss, viss tas ir kaut kas, to sauc par nemateriālo kultūras mantojumu. Viņš ieslēdza krāsni un izņēma pannu. Es vakariņš šodien uzdevu. Prātīgi. Galvas saudzējām, galvas. Kas par ielēc? Kas par ielēc? Brauksim cauri, brauksim malāk, tur noskatiesim. Vai dabūn Valēns. Pludiņu kādam vajag? Tas jau no Valēns. Viņam pēc muguri. Viņš vienkārši saka, es skatos nos. Bet tur jau tā lieta. Paņemsim Valēns, jā. Pakaļ nos. Ar sastēn no krasta atstumties! Pilnīgi netīšās. Nav vairs cenšās kaut ko izdarīt. Mēs tak dabujām ar striķi peldēt uz krastu, lai vilktu klāt. Un tagad tieši to pašu vējš izdarīt. Отдыхай. Все. Я думал, что кого-то будут подбирать, что они к берегу придавились. Šogad diezgan daudz ir noēdusi krastus, un līdz ar to tie koki krīt iekšā. Tā jau allaži bijusi, mežniekiem ir bijusi arī lielā jautājuma zīme. Strenčos taču paudzēs cilvēku pludinātāji bijuši. Viņi atcerās, vai toreiz jau vecais polīts bija dzīvs. Romkam teica. Jaunākais atkal Rolands, tas jau arī 3 paudzes te uz plosta. Mītros attiek. Vienā Eiropas mežnieku mačā skatāmies, orientēšanās mačā skatos, viņš uz baļķi dod vaļā vienu pašu. Tā liekas, tās lietas liekas kopā. Ja tīri personīgi, man vienkārši man bija piegriezies tas, ka kam tu nepasaka Latvijā, tu no Strenčiem, skaidrs, no Trakomājas. Kāda, pilsēta dzīvo zīmola, ka kukulmāja. Kāpēc tagad mēs galvaspilsētā esam plosnī, Gaujas plosnī. Tā jau kaut kur liekas kopā. Bāverjāns, Švāģers mans un Romka, un tā to plenu uzbūvēja un izdomāja. Īstenībā jau tad tā vairs nebija. Puikas jau es nevizinājās pa Gauju kā vecos laikos. Vismaz es var neesmu strencēnieks no 80. gadu pašām beigām. Gaujas puiku visu mūžu, no Murjāņu puses. Bet arī Murjāņu pusē jau tā nebija vairs, ka kāds vizinātos tur uz, sasiet 2-3 baļķēnus kopā un vizinātos. Tā kā stāsta, kā esot bijis. Nezinu, es neesmu redzējis. Tā nebija vairs, tas nozīmē, ka tas sniķis kaut kur, tā garša bija pajukusi. Tu uztais vienu pleni un nokuģo lejā to galvu. Sieva bija stāvoklī, toreiz atceros, punci brauc līdzi. Nakšņošana, visu tā. Var vienu, ja var vienu, tad var 2, ja var 2, var 4, ja var 4, var 14. Tā kaut kā.
Tā emocionālā puse dzīvo tai komandā, kura vienkārši jūtas slikti, ja viņi nav mājā sasējuši plostu. Tā jau nedzīvo vienā vai dažos cilvēkos. Ar katru nākamo padomju laikā nostrādātajam tā ietekme mazinās un paliek tās iemaksas. Ja tās naudas nebija, tad principā... Lai sēžu komanda, lai sēžu pietu tieša, vai pie sava baleli, lai sēžu pietu tieša, vai pie sava baleli. Labāk sēžu pie tautieša, ne pie sava baleli. Labāk sēžu pie tautieša, ne pie sava baleli. Tāpēc ceļties visu mūžu paličās un kapalīgs, tāpēc ceļties visu mūžu paličās un iekāsīs. Ātrāk būs nekā es ar airi te aizvilkšu. 5 plenes. Profesionāli padeikti. Tieši tos, redzēju to bildi, kur man bija uz 8 pleniem, kur priekšgalā viens stūrmans un aizmugurē viens stūrmans. Tie ir plosnieki. Viņi tikai divatā vada plostu, tie ir plosnieki. Tie, kas ar ķekšiem staigā gar krastu vai bradā pa ūdeni un bīda baiķus iekšā lauž, piņķo, visu dara, tie ir koku pludinātāji. Tā divas dažādas, kā teikt, amati, ja? Tautā, tā vienkārši cilvēks sarunās, visus kopā sauc pa plosniekiem. Oh, yes! That did not work. Arnos! Ja tā ir dienā nostrādā puskilometru tikai, tad šitas plosts pabrauc tikai puskilometru. Ja nobrauc 5 kilometrus nostrādā, kur ļoti tīra gauja, tad atkal nobrauc tos 5 kilometrus, atkal pārgoja. Un tas ir tikai priekš gulēšanas. 4? Jā, 4 plenes nost, striķi un ielaižam priekšu iekšā. Tieši tik vienkārši? Tieši tik vienkārši, jā. Bet 4. Kurš ženī iztos jūrnieku mezglu? Man. Dobre. Nu. Es skatu, tev baigi labi gumīnieki. Jā. Mūžīgie. Kas nav mainīgs? Dočs, tev aizgāja? Jā, bet man šērskoks sagriezās, maita. To tas iztaisnos iepriekš tāpatās. Tad tu viņu iztīs ārā. Ja tu viņu sagriez vienu pusi, to pašu pusi griez, tad viņu iztīs ārā. Godīgi sakot tā, jā, tas ir ļoti forši, patīkami, ka mums ir ļoti daudz jauniešu, kas saka, labi, atnāk vienā gadā kāda 8, varbūt kādi 2, 1 varbūt paliek no viņiem tā, ieiet tās, jā, bet, vismaz mums ir. Tā ir daudz, kur pajukušas ir Salacā pajuka, jā, viņi arī uztaisīja, laikam, 1, 2 gadus vecie, vairs nebija spēka, aizgāja, viss. Un tas ir ļoti feini, jaunieši visi turpina. Man dēls arī sāk, no tāds 10 gadu bija. Sāk ņemt līdzi. Tā viss aiziet un feini. Un te jau ir pauzīties te braukā. Vārot nevar? Var. Tā, kad tu ciesi, vienāds pamēģinās. To te pirmo nevelc šausmīgi stipri. Viņš vaļīgāks. Vaļīgi, tā. Nē. Tu nepagriezi. Tu nepagriezīs, pirmo nedabūs augšā. Tā, lai tu var normāli ērt, izvērt cauri un uzgriez pirmo šitā. Labi, mēs ar to laiku. Es vairāk ar tīvīm atšķiriet nebraukšu.
Saku, cik? Kādi 20 varētu būt. 7. klasē sāku rakstīt projektus par gaujas plostiem. Tad skola ļāva izmantot tās dienas, braukt iet, izbaudīt, kas tas ir, un tā arī uzsēdos. Nē, man jau tēvs arī pirms tam jau bija plostojis, es jau zināju, kas tas ir, vienkārši tā brīva netika no skolas ārā, un arī tas vecums nebija tāds, lai varētu. Un tad kaut kādā 7. 8. klasē sāku, un tad principā katru gadu. Gribās jau, lai tas viss turpinātos. Nevis tā, ka mēs tur pāris gadus uztaisām un pēkšņi pazūd tā interesi cilvēkiem. Lai tas viss tradīcija turpinātu. Lai tas vismaz kaut kāds tas pamats ir. Pietiksies, bet liekam to tālāk. Atceries, mums pagājuši bija beigās, kad mēs jau... Es nekomentēšu. Tad Zaplaus palīdz izbraukt līkumus un palīdz neaizķerties aiz gaujā iekritušiem kokiem. Jo starp katru pleni mums ir spraugas, aiz kurām var braucot gar krastu aizķerties plosts. Viņš aizķersies, viņš apstāsies un draus plostu pušu. Jā. Gudrinieks jau uzlicis sev. Good, bud. Oh! This is my first year. I've seen it happen, but only the 2021 during COVID where it was only done in Strenci. So this is quite exciting for me. Labs? You there? Okay. Es personīgi plostoju 11 gadu. Tas jau tā, ka tu jauns puika esi un skaties gaujas krastā, ka tas viss notiekās. Un sestdienā pilsētā ienāk plosts ar milzīgs plosts. Jā. Tad ir pāris tūkstoši sagaidītāji un ir svētki, un tas vienā mirklī aizter. Un tā ir tā atšķirība, ja mums tās 11 gadus atpakaļ mums tie Strenči jaunieši diezgan daudz mēģināja, cik palika vai nepalika, tas ir cits tās, daudz aizbrauc kaut kur ārzemēs, lai meklētu un tā tālāk, ir kas atgriežušies. Un tā būs lielākā problēma ir mūsdienās, kad atrast tos jauniešus, kas ir gatavi to darīt. Un tas ir mūsu lielākais izaicinājums, jo mums jau tad neviens jaunāks nepaliek. Ja mums nebūs pēctetība, ja mums nebūs jaunieši, tad mums gadi 10, 15 varbūt arī viss beigsies. Nu, iesim tad uz ezeru paskatīties. Visi krasti bija tīri, jo viss ezers bija pils ar kokiem, ar baļķiem. Šite bija aldardārs, ragats, riņķī, pāļi sadzīti. Tur tālāk bija ūdensvada dārs, tur bija melā kakta dārs un tad kūļu dārs tur bija. Un tā gar malu vairāk tur gāja kuģīts. Es dzīvoju no 51. gada šeit. Mūsu, kā saka, Baltazara iecirknim bija par visu pludināšanu un garināšanu un visu līdz pat Jāņa rāmim.
Es biju motorists. Vilku visus tos kūļus kopā. Bet tas jau tikai sezonas darbs. Nāk, kā teiksim, ziema, atkal jādara kaut kas cits. Šitas ir kanāls te pretī. Te droši vien zivis zvejoja. Te izastrēgums. Te ir ar to baļķi brauc. Un šitas ir Tetelē. Nu, un te ir vecie plosnieki Strenčos uz salidojumu. Un no viņiem laikam 2 mēs esam dzīvi. Faktiski mans tēvs jaunībā nebija plosnieks, jaunībā vairāk laivinieks. Ar laivām cukurbietas uz Jelgavu veda šito ķieģeļus ar liellaivām. Un pēc 49. gadā apcietināja, 50. gadā atnāca mājā un tad aizgāja plosniekos. Un tā, kamēr aizgāja pensijā un kamēr aizgāja viņā saulē. Jo paudze jau mainās darba apstākļi un viss. Nu, un šitie vajag būt jaukuļu uldim, šī bildē. Labi, ieēdīsim siltu zupu. Nu kā tad papiņ gāja? Nu labi, vai tas ir. Izrādījis lēgumu visu. Es atceru. Tāda televizāra skatīt. Pasit pie mana. Nu. Baļķa braukšana, šitā garināšana 63. gadā un šitā virves vilkšana. Kad vislabākās sasniegums patīkādas sasniegtībās. Virves vilkšanā pirmo, garināšanā pirmo un baļķa braukšanā, vai kur braucot baļķi un vai kur garina un vai kur virvi velku tur otro. Par 65. darba rezultātu piešķirtamies nosaukums Latvijas mežsaimniecības un mežrūpniecības labākais pludinātājs un piešķirta naudas prēmija 1 mēneša algas likmes apmērā 50%. Tas par 65. Līdz par 66. lasīšu. Par labiem 66. gada rezultātiem piešķirta nosaukums mežsaimniecības un mežrūpniecības labākais pludinātājs un apbalvots ar mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas Produkcijas Republikas komitejas goda rakstu. Par 67. gada rezultātiem piešķirta nosaukums mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas labākais pludinātājs un apbalvots ar ministrijas un augstākā rajona komitejas goda rakstu un naudas prēmija 50% mēneša algas likmes apmērā kabeļas inspektoru beņķi. No 3 ir. Tā ir. Mēs jau citu neko negribētu, vai šitos 3 gadus, ka man parādītu uz 20. maiju
ka plocīkas vēr, ka ir tāds jaukulis ūdensburgs, kurš ir 3 gadus no vietas bijis republikas labākais. Es tikai, es saprotu, es cita nekā negribētu, bet es nauda nekā es negribētu, ka tu ierakstītu kādā un parādītu par televīziju, lai man mazbērni, lai redzētu, kāds ir bijis. Bet es tāda otra revolūcija nebija, kā es biju sapratu. Izvilku. Latvijai kaut kā pašai. Jā. Nekad nebija cerējis, ka 14 lēnis var izvilkt. Ar priekšu. Daba, jā. Mums ir ļoti skaista daba. Un pabraukt 2 dienas laivā ir viens. Bet, kad to var uz plostu pastaigāt, jā, un ugunskura uzkurināt, zoku uzvārīt, jā. Un tas ir, tā ir tāda bauda. Un to katram savs, jā. Katrs savādāk par to izstāstīt. Vienkārši, darīt šo lietu, jā. Kas patīk un vieno viss. Tiek šeit piedalās vēlēšanās, organizēšana, iesaistīšana, ieinteresēšana cilvēku. Tādā galā. Bet tie jau, kam šī lieta jau patīk un ir tā kā iegājies asinīs, tie katru gadu gaida šo notikumu, jā. Un šogad pat cik bija, ja tikām iekļauta UNESCO sarakstā, tad arī, tas ieinteresēto lauks, tā teikt, paplašinājās, jā. Pamats jau ir tam, ka, vēsturiski pa galvu ir pludinātie plosti. Pārsvarā. Jā, pa galvu. Cik vēl Daugava, jā. Daugava salats, kaut kas Bārtā, jā, cik es tagad varu saprast, kaut kas arī. Jā, bet Strenča tīri plosti. Strenča tīri, jā, tā ir attīstījusies no tā. Ja mēs gribam svētkus, tad mēs uztaisam. Mani paņēma, paņemot vēsturi, patinot atpakaļ. Izrādās, man bija vectēls plostnieks. Tātad, teiksim tā, man ir asinīs. Nepavēlti esmu nopelnījis tādu nosaukumu un vispār jau. Patīkami. Tur ir akmens. Es tā smagākā? Apmēram. Rutiņā. Būtu jauki, ja vēl kāds atnāk. Alan, vai ir zābakiem ar plikām kājām, vai ar zābakiem jāatnāk? Vienalga. Kāpēc tu šeit? Heja! 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 Pak šitas stūrs jau te metās zemē iekšā. Vajag zemāk mēs bija vadūrušies. Jā, mēs to stūru zemāk nedabūsim vairs. Tā, šis baigi nepalīga. Tā izdzīvošana cilvēkam ir atkarīga nevis no tā, kurš ir stiprāks, bet kurš prot pielāgoties apstākļiem. To faktu, ka tās prasmes Latvijā, vairumā šī reģiona, viņas pārtraucās 60. gadu vidus, jā. Ir Somijā, ir vēl kaut kā tīri fiziski iznāk, rentīgāk, patiešām iznāk rentīgāk kaut ko gāzt ūdenī un kaut kur vilkt ar valkoni nekā
meklēt ceļu vai ne pa sauszemi. Kur tu siena kaut kāda? One more? Exactly. Tie koku pludinātāji un plosnieki, tas šis astes plosts, ja? Nu, gan bez mājiņas, un tā mājiņa ir fantastiska lieta, ko Mitrējs tur Siguldā ir uzbūvējis. Cepur nostani. Nu, tas paliek vēsturē. Nu, tās prasmes tad iet uz priekšu. Cilvēks paliek vecāks, es nekāds jauneks vairs neesmu, jo viņam arvien biežāk kaut kur atmiņā izgriežās vai apgriežās bērnība tā uz riņķa kaut kā un jaunība. Mazais Baltasars tā ir man bērnība un darbs ar ķeksu uz gaujas tā ir man jaunība. Un tamdēļ arī es kaut kā gribēju atķeksēt savus piedzīvojumus vai pieredzēto vai kā. Un te ir daudz tādas lietas, te ir ļoti maz no Ievas grāmatas, vēl no dažām grāmatām un no kartēm. Bet ļoti daudz, ko neviens cits nevar pateikt, kā tikai es vienīgais to var pateikt. Nu, plosta garums te ir 5 splenes. Vidējais gaujas plosts 20. gadsimtā bija 8 splenes, bet gāja arī līdz 12 plenēm, negarāks. Platums precīzi. Baļķu skaits 20, 21, 22, maksimums 22 vienā plenē. Tas ir autentisks. Astes plosta mājiņas, kurās koku pludinātāji astes strādnieki pārnakšņoja, ir pilnīgi autentisks pēc izmēriem, bet bijām spiesti pacelt bišķi augstāk, vienkārši, lai varētu ievietot to lielo stendu un lai varētu cilvēks iet. Nu tā, es esmu priecīgs par to, kurā laikā es esmu trāpījies, jā. Jā, tas ir pie Saliņas kaut kāds. Tas ir tepat, tas ir 60. gads. Wow! Nu, es no vecajiem plosniekam esmu jaunākais. Un jāatzīst tas godīgi, ka es nekad neesmu agrāk vadījis plostu. Bet cauri laikiem kaut kur tas pie manis ir, Mārtiņš un Romka un tā tālāk līdz Ievai, nu super. Tātad es tagad ātri sadalīšu tepat uz riņķa grāmatas. Tie ir iesācēji šitie džeki, Mārtiņš un Romka. Nu, labi, ir daudz, jā. Bet es pat gribu dziedāt šitie, 3, 4. Slavēts, lai Mārtiņš šīs lietas iesācējs un Romka arī. Pēc parakstiem pēc tam. Латыш, полак, фай, братанки, и до шабли, и до шклянки. Pagaidi! Pagaid, mēs aizmirstam vienu. Eju. Nu, mēs vienu aizmirstam. Idioti jūs esat! Paši sasteidzāt un paši vainīgi. Sasteidzām, atnāk un nories, atnāk un Davai! Manuprāt, ka te tai plosta darīšanās savijā visādas lietas kopā. Kultūra, sports, tīri praktiskie aspekti, sabiedriskā dzīve, personiskā dzīve. Un ne jau tikai pozitīvās lietas, arī visādas pretrunas pie organizēšanas un personīgas intrigas.
Bet tas taču ir tas, kas ir, nu, tā jau ir tā cilvēka dzīve. Nu, viņš tikai ir tā kā tāda platforma, kur to tādā salīdzinoši īsā laikā, nu, krāsas paliek spilgtākas, laiks kaut kā savādāk pārvietojās. Nu, tas tā kā tāds modelis, jā, tas tāds mazais modelītis, kas tiek izspēlēts, un tad tur viņš to koncentrāciju tad iznāk ārā varbūt patīkamākā, varbūt gluži otrādi nepatīkamākā formā, bet nu, arī tas ir tas veids, kā cilvēkam pašam sevi iepazīt. Caur šiem spilgtākajām krāsām un to koncentrētību, tad tu labāk pats sevi iepazīsti. Un ne jau iepazīsti tos citus, sevi iepazīsti. Bija vienā gadā, ka bija mums lielā asamblēja un bija no gadījām 2 postus. Es vadīju otro un viens vadīja pirmo postu. Beigās tur iznāca maz ķepē. Dēls uzkāpa uz pirmā posta. Tagad dēls brauc iekšā strēņšos, tad mamma pat nebija pazinusi. Rom, ejam uz labo krastu, ja? Pa kreiso krastu? Kreiso. Uz kreiso? Kreiso. Tad ejam tā kā tagad ejam. Ejam un pēc tam griežam uz kreiso. Var braukt pa vidu. Pāris vēzienas pievelc. Tā kā tas viss patīk. Tēvs kādreiz strādāja arī pa posmē. Es sagaidīju to laiku, ka vēl ragatas bija, jā, bet vairs redzēju to, ka vēl pēdējos kokus jārā, bet tas man automātiski, ka es jau no 6. klases sāku braukt jau. Aizmugri izstrādā. Un viss. Tāpatās, kā man prasa, kā tu zini, kā braukt. Es nemāku paskaidrot, jā, bet es jūtu, kur jābrauc pilnīgi. Grūti izskatīt. Tā ir iesaist, tas ir jebkur plosniekos, sportā, kultūrā, jebkur, ja tev kāds dara ģimenē kāds un tevi ņem līdzi un rāda un piedalies kopā, tad iesaistās ļoti daudz. Ir piedzīvošanas jautājums, tas nav aprakstīšanas vai kaut kāds. Pat arī jūs ar kamerām jau jūs dokumentējat, un par to liels paldies, bet to, kas tas ir, to nevar nofilmēt, gluži tāpat kā es stādos priekšā. Pat ja būtu nofilmēti pirmie dziesmu svētki. Būtu bijusi lieliska tehnika un jūs to izdarītu. Jūs domājat, ka jūs būtu noķēruši to iemeslu, kāpēc te cilvēki sanāca kopā un uztaisīja tos pirmos dziesmu svētkus? Nē, neiespējami. Tas ir jāpiedzīvo. Jāpiedzīvo, jāpieredz. Baļķi izbērz upi, un līdz ar to bija daudz dzīvāka upe, zivju vairums un nārsta vietas. Ja. Reku tagad ir tikko televīzija, viss, kur taisa traktoriem, taisa upēs nārsta vietas. Baļķi izdarīja to darbiņu. Tas nozīmē atbild uz jautājumu, ko nozīmē baļķi gaujai. Kā aizgāja astes, tā sāk atkal vest jaunus, stumbrus. Un tad jau Latvijas laikā tikai notika ziemu strādāšana un pavasarī pludināšana.
Kokam pašam te nav, bet kad ar viņu kaut ko dara, tad tas spēks parādās. Šite ir ūdens spēks. Es saku, uz plots pirmkārt neviens virsū nedzēra. Neko viņi te burbuļ. Kāds jūs smaķīgs. Tavu patrāvis ar tavu kūtu, lai tev pašs nebija. Nu, ne. Vismaz un pēc kapteiņa izskaties. Čau! Čauim! Čauim! Nevitā. Brīvība, vizuāla brīvība. Tas jau ir tāpat kā cilvēks saslimst ar, es nezinu, kalnos kāpšanu vai trekošanu vai kaut kādu ceļošanu vai glaznošanu. Šis arī ir, tā ir brīvība un mākslas darbs. Viņš ir skaists, viņš jau ir tik labi nostrādāts un iederīgs vidē un cilvēkos, ka viņš ir, viņš tāds meistarstiķis ir, cilvēks ir, katrs jau to novērtē. Visi prasa, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači. Ir visi strēļšu zēni, strauju airu vilcēji. Protams, ka atslēgas vārds strēņš, jā. Ko tad, redz valmieriešu vai siguldiešu vai nezinu, Baltazars, viņi nepaķēra, mēs paķēram. Tā arī tad, kā saka, mūsu identitāte ir ar to lapoņģies. Andrej, tev bija te jābūt. Ar suni neuzlaiž, jā? Romka! Ķer! Vējš pūš no tās puses, Romka! Tas ir darbs. Domāju, tas tāpat kā ar sakuru ziedēšanu vai lapu pētīšanu Siguldā, tas ir tāds, viņš nekad nebeigsies. Nekad nebeigsies tad, protams, ja notiks šī prasmju nodošana. Tīri fiziski tu paliec vecs un nomirst, un ja tu nevienam to nesi iemācījis, tad tas nenotiek. Bet es domāju, ka notiks. Ir lietas, kas vienkārši notiek. Latvieši iet sēņot. Citi brīnās, kāpēc nesējam sēņot. Patīk sēņot, patīk lapas pētīt. Tāpat uz Gaujas patīk uzbūvēt plostu un viņi nobraukt. To, ka koki netiks pludināti, kā mežsaimniecības sastāvdaļa, kā biznesa, un droši vien, ka nē. Kā tradīcija. Protams, kā tradīcija. Bet arī tradīcijā jau ir lietas, ko vienmēr var izpētīt. Mēs ļoti pateicīgi neatlaidībai, Ievas Vītols neatlaidībai un spēja tā paķert. Te mums, es domāju, katram var ielikt loķi zināšanās par koku pludināšanu. Vienmēr jau ir knifi, ko var, kā visā dzīvē, visu, ko var izdarīt
labāk, savādāk, atbilstošāk kaut kādiem apstākļiem. Tā kā tas jau mainīsies, tā arī būs. Šogad 26. Gaujas plosnieku svētkos lūdzu pacelt biedrības Gaujas plosnieki karogu biedrības valdes loceklim Jānim Pāveram. Kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači. Svinīgā un sirsnīgā atmosfērā Gaujas plosnieku amata prasmi glabātājas Trenču plosnieki 12. maijā Kultūras ministrijā saņēma UNESCO certifikātu, kas apliecina to ierakstīšanu cilvēces nemateriālā mantojuma reprezentatīvajā sarakstā. Es patiesi noņemu cepuri visu mūsu kopienas priekšā. Ne tikai mūsu biedrības, bet arī tie cilvēki, kas ir viņiem blakus ikdienā. Šie ir vienkārši cilvēki un dara savu ikdienas darbu, bet to lielo darbu, ko viņi ir padarījuši, viņi varēja izdarīt tikai kopā ar saviem tuvējiem, ar pašvaldību un tā tālāk. Un šeit ir dzīves piemērs, kā no vienkārša entuziasma daudzu gadu garumā soli pa solim esam nonākuši lielu notikumu priekšā un iegūši pasaules atzinību, un tas ir grūts, garš, dziļš, arī nogurdinošs darbs ikdienā. Ir, jā, savas sāls ir. Ūdenim tu neko neizdarīs, jā. Neko tu neizdarīs. Un kokam jau arī, jā. Viņš ir, viņam ir tāds spēks, jā. Ja mēs te pareiķināt, cik te tonnas ir, jā. Tāpēc jau mums nav, jā, sānos airi, tikai priekšā un aizmugurē, praktiski kur egu. Vispār jau pizdara. Tas tāpatās, kā man viss prasa, cikos tu būsi tur. Es saku, tā, jā, šitai būtu gāzes pedāls, te būtu bremzes pedāls, un pateikt, cikos būtu galā. Tāpēc ir tas teiciens, postam jāiet, postas ceļš.